Šodien mēs sludināsim par laulības pārkāpšanas sekām. Kādas ir laulības pārkāpšanai sekas? Daudzi cilvēki šodien uzskata, ka slēgt laulības starp sievieti un vīrieti nav nepieciešams. Nav tā, ka daudz uzskata? Daudz tā uzskata. Un viņi tā domā, ja viens otram apnīk, tad pie pirmiem strīdiem var katrs doties uz savu pusi pareizi. Zini, kāpēc viņi tā domā, es domāju? Jo viņi neuzņemās atbildību par to otru cilvēku. Pareizāk, es tā domāju, ka cilvēki baidās uzņemties atbildību, un tāpēc viņi negrib precēties. Jo tad viņiem nav nekādas saistības un nav nekādas atbildības. Ja viņi vienkārši dzīvo tāpatās, viņiem nav nekādas saistības, viņiem nav nekādas atbildības, un viņi vienkārši tā izvēlās dzīvot. Un ar šādu modeli īstenībā tiek izšķirtas daudzas laulības. Kāpēc jūs domājat, kāpēc ar šādu dzīves modeli tiek izšķirtas daudzas laulības? Kas ir jau reāls laulības? Sapratiet, kāpēc tā ir? Jo daudz šie staigātāji, piedzīvā meklētāji ielaužas un izposta ģimenes. Viņi izposta ģimenes. Izāda labas ģimenes. Viņi, piemēram, darbvietās. Tur tās sievieti, piemēram, precēt. Viņi skatās uz precētām sievietiem daudz. Viņai uzskata, kāda starpība viņi ir precēti. Nav viņi iekāro precētas. Sievietes precētas. Kaimiņas iekāro. Sievietes vīrieši iekāro un otrādā kā. Viņi izposta, es domāju, labas ģimenes. Ja cilvēks neuzņemās šo atbildību un neprecās, viņš vienkārši arī pats ir kā līdzdalībnieks, lai izpostītu citas ģimenes, kas normāli domā, kas grib apprecēties un tādā garā. Ko sacīja Jēzus par šo? Jēzus Mateja 19. nodaļā no 5. līdz 6. pantā ir rakstīts tā. Jēzus teica, tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas, un šie divi būs viena miesa. Tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa. Ko nu Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Kā jūs domājat, kāpēc tā ir rakstīts? Kāpēc Dievs tā saka? Jo tad, kad cilvēks pārkāp laulību īstenībā, tad otra viņa puse ir apdraudēta. Saprot? Viņš apdraud, tas cilvēks iznīcina to miesu, ko Dievs ir savienojis. Pareizi? Kad tu aprecies, Dievs savieno divus cilvēkus kopā, tad, kad tu pārkāp laulību, tu izādi to savienoto miesu. Jo Dievs teica, jūs kļūstat divi par vienu miesu, saprot? Un tad, kad cilvēks pārkāp laulību, tad viņš izāda to visu Dievs iestatījumu, ko Dievs ir paredzējis. 7. bauslī, kas ir 7. bauslī, vai 6. vai 7. Kurš bija tas bauslis? 7. vai 6. Vienalga kāds ir numurs. Šajā bauslī ir Dieva likums, kā mēs zinām. Un tur ir rakstīts, tev nebūs laulība pārkāpt. Pareizi? Ir tāds bauslis, tev nebūs laulība pārkāpt. Pirms tam bija, tev nebūs nokaut, bauslis, un pēc tam bija, tev nebūs zakt, bet pa vidi tev nebūs laulība pārkāpt. Īstenībā jau Dieva baušas mums nevajadzētu varbūt uztvert tāds tā kā bargos likums, bet es domāju, ka tas vienkārši ir Dieva pamācība Dieva patiesai, godīgai un tīrai dzīvei. Pareizi? Dievs grib, lai mums ir patiesa, godīga un tīra dzīve. Saprot? Es uzskatu, ka laulības pārkāpšana ir viens no vissmagākajiem grēkiem. Pareizi? Es tā uzskatu, jo Bībelē tik daudz tas ir rakstīts tieši par laulības pārkāpšanu. Tās pamatā ir neusticība. Un ziniet, ka Dievs ienīst neusticību. Dievam nepatīk neusticību. Un ja cilvēki precēti, un ja viņi kļūst neusticīgi, pirmkārt, tu sāpini ļoti to otru cilvēku, saprot? Tu izdari ļoti liels sāpes tam otram cilvēkam, ja tu kļūst neusticīgs. Un es domāju, ka Dievam ļoti nepatīk šīs lietas. Īpaši šīs lietas. Jo Bībelē ir teikts, ka visi grēki ir ārpus miesas, bet šis grēks ir pie paša miesas, pie cilvēka paša miesas. Visi citi grēki ir ārpus miesas. Kā jūs domājat, kā to saprast? Ziniet, ka medicīniski ir pierādīts, ka tie partneri, kas tev bijuši, ārpus laulības partneri, ka tā informācija, ko cilvēks tur seksa laikā, tur ir tā kā gēni tur darbojas, ka tu
esi ar to sievieti vai vīrieti savienot seksa laikā, tevi tā informācija no to, tie gēni no to cilvēku ieiet tevī, saproti? Jo seksuāls satura informācija medicīniski pierādīts. Jo visi tie mēsli, kas tam cilvēkā ir, visi tās sliktās lietas, visas pāriet tevī. Viss tas negatīvais, viss, kas tam cilvēkā ir, viss tas ieiet tevī. Tieši tādā dzimuma aktu laikā. Mēs bijām inkautrā, jā, draudzē Kristus pasaulē, mums bija jāpasaka, viss jānosauc, visu partneri, ar ko tu esi dzīvē pareizāk. Un bija no visiem tiem jāatsakas, jānožēlo visu un jāsasaist visu un visi tie partneri, ko bija grūti atcerēties, tikai mēs dzīvojam tur visādas muļķības sastrādē. Viss bija jānosauc un viss bija jāatsakās no tiem partneriem. Jo nopietni tas ir tā, tevi ieiet viss tas ļaunais. Tās dvēseliskās saites, jāsarauj tās dvēseliskās saites. Jo tās problēmas, viss, kas ir viņā, ienāk tevī, saprot. Cilvēks domā, kāpēc viņš paliek ļaunāks. Jo viņam vairāk te bijuši tādi ārpuslaulības partneri, saka, viņam viss tas ienāk tevī, un tas viss tas ļaunums no tiem cilvēkiem ienāk tevī. Tāpēc jau ir teikts, ka tas ir pie miesas, un ka tam ir nopietnas sekas visām šiem lietām. Bet vispār es teiktu, es jums tā gribu pateikt, kaut tas ir grūti to izprast un līdz galām saprast, bet es domāju, ka viss seks, kas ir ārpus laulības, tā ir laulības norma pārkāpšana īstenībā. Kaut kā mēs neviens neesam tik godīgi un to visu, varbūt neesam darījuši, visi esam ārpus laulības kaut kādu sakaru bijuši, bet īstenībā Dievs jau grib, lai mums būtu seks sakari tikai īstenībā laulībā, lai būtu īstenībā. Kaut gan mēs nedzīvojam pēc burta, bet pēc gara. Jūs zināt, kā Bībelē ir teikts, ka burts nokauj, bet garš dara dzīvi un ir dažādas situācijas. Bet Bībele arī saka, ka Jēzus paaugstina standarts pat nav. Tā Bībelē teica, ka Jēzus paaugstina standarts. Jo mēs esam dzirdējuši, ka Jēzus teica, ka tur ir sacīts, tev nebūs laulība pārkāpt, bet es jums saku, ka viens, kas uzskata sievu to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpts savā sirdī. Jēzus vēl paaugstina standarts, viņām nepietiek, ka tur, jūs domājat, reāli pārkāp laulību, viņš pat domās. Jā, domās, tu pārkāp laulību, tas jau ir laulības pārkāpšana. Tu skaties pornogrāfiskas filmas, tā ir laulības pārkāpšana īstenībā. Tu iedomājies savās fantāzijās par citas sievietes sāc tur iztēloties, tā ir laulības pārkāpšana, pareizi. Ja tu sāc, atkailināt viņas ķermeni savās fantāzijās un sāc, tīksmināties par viņas ķermeni, fantāzijās. Tu jau īstenībā... Bet, kad tu iedomājies, ka tu it kā esi viņu precējies, ka tev ir mīlestība, tas arī grēks, ne? Precējies un tad fantāzija. Bet tā nedrīkst domāt. Kamēr vēl nav precējies, domāju, nē. Ja es pērku mašīnu, vai es nevaru domāt, kā es ar viņu braukšu? Jo, es nezinu, paskaties, tas pašā Bībeles sākumā jau ir teikts, atcerieties, ir bauslis, tev nebūs iekārot tuvāko namu, tuvākā sieva. Tur ir tāds. Kaimiņi, vērs. Tev nebūs iekārtot. Jā, tev nebūs iekārtot savu tuvākā sieva, tur ir tieši rakstīts. Viss tālāk arī, ko nebūs iekārtot. Ir rakstīts. Lūdzi pēc to. Tas jau arī nav nekas jaunas. Bet kā jau es teicu, bet tas ir viss tā burtiski īstenībā. Bet kā ir ar garu? Kā jūs domājat, kā ir ar garu? Ir jau arī savādākas situācijas, saprot? Ir savādāks. Nevajag jau visu attaisnojums meklēt situācijās, bet, piemēram, ja cilvēks atrodas divi cilvēki uz vientuļas salas, piemēram, kaut kādā vientuļā salā divi cilvēki ir, nezinu, kādi viņi tur nokļuvuši, un, piemēram, tur nav ne baznīca, ne mācītājs, ne dzimsaraksts nodaļas, ko lai viņi dara? Viņi taču nevar kaut kur skriet un meklēt kaut kādu dzimsaraksts nodaļu. Es domāju, ka tādā situācijā viņi var mierīgi taisīt ģimeni un viss būs ok. Tas tā redz. Jā, es domāju, ka ir situācijas, ka nav burtiski visi, ir dažādas situācijas, ir arī, ka tā kā manā situācijā ar Aivu, ka tu vari kalpos otram cilvēkam, ka tu paliec pie viņas dzīvot, vēl nevis precējies. Es domāju, ir īpašas situācijas Dievam, par ko viņš nav dusmīgs, ka viņš redz. Un es domāju, ja arī tas notiek, tas akts ar to otru partneri, pirms laulībām, ja notiek, piemēram.
Es domāju, ja to cilvēku aprecēsies un turpinās viņu dzīvot un turpinās viņu mīlēt tev, un tas nebūs tik traki par to. Neviens tev nepārmetīs to īsti un neviens tev tur, nekas slikts tur nebūs. Bet vienkārši tad, ja tu to esi izdarījis, es uzskatu, tad tev jādzīvo viņas kopā. Tad tā ir tava sieva. Es domāju, ka cilvēks to izdara, tad uzskat, ka tā jau ir tava sieva un ka tev viņa dzīvo. Vēl, ja tu arī vēl neesi aprecies, tad aprecies lūdzu. Bet ja tu neapreciesies ar viņu, tas gan. Tāpēc es domāju, izmēģināt nevajag, bet ja es nolēmu to lietu darīt, tad arī nolēmu aprecēties ar viņu. Tā es domāju. Bet tev priekš nesanāk viņa aprecēs, tu aizbrauc citur un visi izšķirās. Es domāju, jāsanāk. Jo es domāju, neviens jau mēs neesam svēti, un es domāju, ka daudzi pirms laulībām to ir izdarījuši, bet es tik domāju, arī tie mācītāji, kas saka, to nevar darīt, viņi arī to ir darījuši, es par to painteresējies pirms laulībām, bet es domāju, ja cilvēki to izdara, tad, tiešām tā, lai ir tava sieva. Es domāju, ka cilvēks dara to lietu, tad tanī brīdī viņš var teikt, ir ar viņu aprecējies, var teikt, gan izvērtēt. Tā es domāju. Bet es izstāstīšu kādu liecību, patiesu liecību, par šo lietu, patiesu liecību. Ģimene bija, precēta vīrs, sieva, tur. Vīrietis gulēja uz miršanas gultas, viņam piemeklēja kaut kādu slimību smāgu, es neatceros, kāda tā bija. Es vienkārši to gadījumu, tas bija jau kādu laiku atpakaļ, es viņu dzirdēju vienkārši, un es gribu atstāstīt jums. Un ārsts viņam, ģimenes ārsts, viņš apmeklēja ģimenes ārsts, viņam pateica, ka viņam mazs laiks palicis dzīvošanai. Un zin, kā tādos gadījumos parasti cilvēki, satraucas. Un Aiga arī tā bija, kad viņai bija tuvu nāvei, kādreiz izsauc mācītāju viņas mājām, saproti? Parasti tā ir, kad pēdējā stundiņa nāk klāt, cilvēki varbūt ticīgi vai neticīgi, bet viņi izsauc mācītāju uz mājām. Un mācītājs tur sāk par viņiem lūgt, un pēkšņi svētais gars uzrāda mācītājiem kādu lietu. Viņš lūdz, tanī brīdī par to cilvēku, kas jau tulīt mirs, un pēkšņi svētais gars viņam uzrāda kādu lietu, saprotat? Un viņš pasaka tai sievai, izējām koridori. Svētais gars liek pasaukt to sievu, izējām koridori. Viņš gribo viņai saka, jūs sievieti, jūs krāpjat savu vīru citiem vīriešiem. Jo viņš teica, man tikko to atklāja Dievs. Un viņa pārsteigta, kā Dievs viņam to uzrādīja. Viņa pat nezinu, domāja, tas ir pa kluso. Neviens jau viņa ģimenē to nezināja. Un šī sieviete teica, jā, diemžēl tā ir. Un tad mācītājs teica, lai viņi nožēlo to, atsakās no to visu. Un lai lūdz Dievam piedošanu, un viņi to visu izdarīja, saprot tā sieviete. Un tu padomājiet, un tas vīrietis atvesaļojas un palika dzīves. Un nenomir nekas. Tikko viņi to izdarīja, veselība tam vīram uzlabojās un viss. Un viņi atkal bija laimīgi ģimeni un viss. Un kamēr viņi to nebija nožēlojis, kamēr neviens to nebija atklājis, viņai vīrs mir nost. Redzi, kā pat no sievas blakus soļiem pat vīrs var iet bojā. Saprot, tas ir nopietni smagi. Aiga arī saskāras šitām lietām, kad krāp viens otru un kā ir. Un viss tas ir nopietni, saproties, jo Stendē, kur es dzīvoju, bija viens tāds gadījums. Es negribu skaļi par to runāt, bet man liekas, ka man tas jāpastāst. Es domāju, ka kādam varbūt tas ir brīdinājums signāls. Jo tas tiešām var būt brīdinājums signāls citiem. Es jau tā negribu to skaļi teikt, jo es pats ar savām acīm redzēju, un kā viens nesaukšu vārdā, nesaukšu tas situācijas, jo tad jau tad cilvēks sapratīs, kurš tas ir, un kā jo daudz pat pazīst tos cilvēkus. Bet es vienkārši pateikšu, ka es ar savām acīm pats redzēju, kā cilvēki pārkāp laulību. Pats redzēju. Un es tā nepievērstu tām uzmanību, es domāju, uzmanības šausminājos, es domāju, viņai tāds foršs vīrs, viņam tāda forša sieva, kāpēc viņa tā dara, kāpēc viņa tur satiekas, kāpēc viņa to dara, es tāpēc viņu. Galvenais viņai foršs vīrs pēc kā, un arī viņam foršs sieva pašam, bet satiekas tur paklusot, pārciņā izstrādē tur visu, es redzēju, pats savām acīs, tur ne tā dzīvoju, es viņus tā pazinu, redzēju visu to. Un tas, kā bija, tā bija, bet zin, kas notika šajā visā pasākumā. Talsos bija tāds traģisks nelaimes gadījums, jūs zināt, jā?
Tas notika 1997. gadā, 28. jūnijā, es pierakstīju Tautas valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas svētkos. Jā, 1997. gadā, tik sen jau, tik ātri pagājis tas laiks. Es pats biju tur pēc tam, kad tas notika, un bija noticis tādā vietā. Es tad dzīvoju tieši Talsos. Un tur mēs zinām, ka no 19 metru augstuma no lulustotai autopacēlē grozam, jā, dzīvību zaudē 9 bērni. Jā, tādīs ugunsdzēšana, kā viņas saucas svētkos? Ugunsdzēsēju svētkos. Mēs ugunsdzēsēju svētkos. Mēs zinām, ka tur bija tādā svētkos piedalījās tas pacēlājs no Kamaz, ja? Kamaz mašīna tāda, laikam. Ziliņš. Man kaut kā, laikam Kamaz. Zils Kamaziņ jautājums. Un tur tādā grozā atradās 22 cilvēki īstenībā, bet 9 aizgāja bojā. Atļauties svars 250 kg. Jā. Kopumā dzīvību zaudēja 9 bērni. Un zinu, kāpēc es to stāstu? Ka viens no tiem bērniem bija tā dēls, kas pārkāp laulību. Tieši tas dēls. Iedomājies? Sagadīšanās, kā es domāju, sagadīšanās tā. Tieši tam dēls, kas tur manā acis priekšā pārkāp to laulību, tieši tam dēls nopietni to pacēlē. Un beidz. Nu, domā sagadīšanās atkal, ne? Es domāju, ka nav sagadīšanās. Jo par to arī saka Bībele. Ja tas nebūtu Bībelē, teikt, varētu domāt, ka tā ir sagadīšana. Mēs jau, kā Hendrijs teica, zinām piemēru Dāvidu un Betsebu. Pareizi? Mēs zinām piemēru par Dāvidu un Betsebu. Un mēs zinām, ka Dāvids bija ļoti mīļš Dievam, kā Hendrijs teica. Pareizi? Ļoti mīļš Dievam. Tātad Jēzus ir no Dāvidas cilts, mēs zinām. Un daudz cilvēku grib līdzināties Dāvidam. Nav tā daudz cilvēku līdzināties. Bet zinām arī, kad Dāvidam bija posms viņa dzīvē, ka viņš sagrēkoja. Jo Dāvids bija nepareizās attiecībās ar sievu vārdā Betsebu. Kā viņš pārkāpa laulību, mēs zinām pareizi. Jo Betsebai bija cits vīrs īstenībā. Uri. Nu jā. Nu, palasīsim, kā tur tas notika, lai tas tā būtu, lai mēs zinām, ka tas Bībelē rakstīts. Un tad kādā vakarā notika, ka Dāvids piecēlās no savas guļam vietas un pastaigāja šurpu turpu pa ķēmiņa nama jumtu. Un viņš ieraudzīja no nama jumta zemāk lejā kādu sievu mazgājamies. Šī sieva bija nepareizi skaista sieviete. Nu, nepareizi. Viņš skatījās no jumta, iedomāju, tad nepareizi skaista mazgājās Kaila noteikti. Es domāju, Kaila. Un Dāvidam laikam uzreiz tur iepatikās, un viņš apvaicājās, ka šī sieviete, un viņām pateica, ka tā ir Betseba, Alejāma meita, Hetieša Ūrijas sieva. Un Dāvids sūtīja vēstnešus un lika to atvest. Viņa nāca pie viņa un viņa gulēja ar viņu. Viņš jau zināja, ka viņa sieva. Un kad tā bija no savas nešķīstības nomazgājusies, tad viņa atgriezās atpakaļ savā namā. Un tad tā sieva kļuva grūta, un Dāvidam viņa sacīja, es esmu grūta. Un mēs zinām, ka tālāk, es nelasīšu, ka Dāvids viņu iekaroja, un kad viņš iekaroja, gulēja ar viņu, viņš nogalināja pēc tam arī viņas vīru. Aizsūtījums, kas tā? Nu jā, bet var teikt nogalināja, viņš izdarīja tā, lai viņš aiziet bojā. Un tur tālāk ir rakstīts, ka Ūrijas sieva dzirdēja, ka viņas vīrs Ūrija bija miris, viņa sēroja par laulāto draugu, viņa sēroja par savu vīru. Un, kad tas sēra laiks bija pagājis, Dāvids atkal lika to atvest savā namā, un viņa kļuva par viņu sievu. Kad tas laiks bija pagājis, viņa beidz sērot, viņa kļuva par viņu sievu. Un viņa dzemdēja viņam dēlu. Bet tā lieta, ko Dāvids bija darījis, tam kungam nepatika. Bībelē tā rakstīts. Tā lieta nepatika tam kungam. Un kas bija svarīgs? Šajā lietā, ko es gribētu teikt, nevis svarīgs, bet nozīmīgs. Tas līdzīgi, kā es stāstīju to pacēlēju. Līdzīgi.
Kas bija? Rezultātā grēka sekas bija redzamas pie viņa bērniem. Reizēm ir tā, ka sekas pie teviem, bet reizēm var būt arī pie bērniem sekas. Un tā kā tam pacēlāja, kur nokrita tas bērns tam cilvēkam no to pacēlāja, tā arī sekas bija pie viņa bērniem. Un es tā zīmēju līdzību ar Dāvidu pārkāpumu, arī šajā gadījumā. Tāpēc, ja cilvēks dara to lietu vai ar kādu precētu cilvēku, tu jāpadomā, ka tas var būt seks ne tikai pie tevīm, bet arī pie taviem bērniem var būt seks. Un padomāt, vai tev ir vērts darīt, riskēt ar savu bērnu veselību. Un tur mēs tālāk redzam, kā Henrijs arī teica, ka Dievs šo grēku atklāja savam pravietim Natānam, pareizi, un viņš Natānam visu to Dievs pateica, un Dāvids nožēloja, protams, Natāns runāja ar Dāvidu, Dāvids nožēloja, atgriezās no grēkiem, tomēr kas? Tomēr sekas palika. Saprot? Visam grēkam ir sekas. Tu vari nožēlot, bet sekas vienalga paliek. Es, kad lietoju narkomāns bija, ja? Labi, man Dievs ir atgriezis normālā dzīvē, viņš man ir atbrīvojis no tām narkotikām, bet sekas vienalga ir. Man ir asinsvadi slikti bojāti, man ir, nav tā, ka nav nemaz sekas. Ir tādas lietas, ir tā, zini, ne? Man bija C hepatīts ar to visu, saprot. Sekas jebkurā gadījumā. Tu vari nožēlot, Dievs tev izglābs, atgriezis, bet visām nepareizām lietām ir sekas. Visām, ne? Aiga arī sekas viņas ratiņiem. Tā kā sekas vienalga. Un tur rakstīts Samuēla grāmatā 12. nodaļā 15. pantā rakstīts, un tad Natāns atgriezās savā namā, tad tas kungs sita to bērnu, ko Ūrijas sieva Dāvidam bija dzemdējusi. Saprot? Ka tas palika uz nāvi slims. Kas notika? Kas notika? Tas kungs sita to bērnu. Saprot? Sekas tā bija, Dievs sita to bērnu. Tā liekas, Dievs, tikai mīlestība. Ir mīlestība, bet Dievs arī mums pārmāca. Lietas mums arī liek reizēm negribas par to pieņemt. Es jau vienmēr uzskatu to par sāteni, par vēlmu, bet, tā ir rakstīts, tas kungs sita to bērnu. Bet Dāvids redzēja, ka viņa galma ļaudis savā starpā kļūst sačukstās, tad Dāvids nomanīja, ka bērns ir miris, un Dāvids jautāja saviem galma ļaudīm, vai bērns ir nomiris, un tie viņam atbildēja, jā, viņš ir nomiris. Aizgāja bojā viņa bērns. Tas sekas neapstājas ar to visu. Un viņa dēls Absaloms, sacēlās pret tēvu un notika pilsoņu karš Izrēlā, sazvērestība, tika izlietas asinis. Tas bija viena Dāvida grēka dēļ. Arī pēc Absaloma. Pēc tam viņš iekaroja un gulēja ar sievieti, kura nebija viņas sieva. Un tur arī, ka viņa dēls, kurš sacēlēs un gāja gulēja ar Dāvida sievām. Viņa dēls gulēja pēc no Dāvida sievām. Viņa kā tur vispār. Ko viņam ieteica kaut kāds bezdievīgs padomnieks. Un otrs dēls, kas bija otra dēla, kas atcerās? Amnoms gulēja ar savu māsu. Viņš tā kā iemīlējās, iekāroja viņu, un tad, kad viņš to dabūja seks ar viņu, ka notika tas seks, tad viņam radās pretīgums pret to. Un kas tur notika? Tamāras brālis atrieba savu māsu un nogalināja Amnomu. Un tas viss jau Dāvida bērniem. Redziet, viena grēka dēļ cik sekas. Jo grēkam vienmēr ir sekas. Tas bija viens, bet viņš paņēma viņas sievu un nogalināja. Jā, es saku, grēkam sekas. Runājot par šo gadījumu, mums arī jāsaprot, ka mums ir jāzina, ka svētais gars, mums šodien ir dots svētais gars, Dieva gars, kas mums šodien palīdz nekrist šajos kārdinājumos, pareizi? Kas mums palīdz nekrist šajos kārdinājumos? Paldies Dievam par svēto garu. Mēs zinām, ka svētais gars ir, kas ir svētais gars? Trīsvienības trešā persona, ja? Kas pastāv līdzās tēvam un Dieva dēlam. Un mēs zinām, ko mēs vēl zinām. Mēs zinām, ka šodien svētais gars mājo
katrā kristīgā cilvēkā, kas atzīst no Dieva garu un piedzimst no augšas. Ko es gribēju to pateikt? Es gribēju pateikt arī, ka svētais gars tiek minēts jau arī vecā derībā. Atceries, ka mēs mājas grupiņā runājam, ka svētais gars ir minēts vecā derībā, un ka tas tika dots vecā derībā cilvēkiem dažādiem dzīves mērķiem. Īpašiem cilvēkiem dažādiem dzīves mērķiem. Un tur arī psalmos ir rakstīts, ka ķēniņš Dāvids savā grēka nožēlas lūgšanā lūdz, viņš saka, neraidi mani prom no savu vaiga, neatņem no manis svēto garu, savu svēto garu. Tas ir 51. psalmā 13. nodaļā. Viņš saka, neraidi mani prom no savu vaiga un neatņem no manis savu svēto garu. Ja dzird kā, ja mums aiziet svētais gars, ja mums nav svētais gars, mēs nevaram stāvēt pretī visiem šiem kārībām un kārdinājumiem. Es domāju, ka tādā laikā svētais gars bija dots tikai īpašiem kalpošanas mērķiem, ka viņš nebija pastāvīgi cilvēkā. Viņš arī Dāvidā viņš nebija pastāvīgi. Ja viņš būtu Dāvidā pastāvīgi un svētais gars, es domāju, ka viņš nebūtu tādā grēkā kritis. Kā tu domāji? Ja viņā būtu svētais gars, viņš nespētu to izdarīt. Es domāju, grūti spriest par šo lietu, bet es tā domāju. Jo Bībelē rakstīts 51. psalmā no 12.14. nodaļa rakstīts. Radi manī ak Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī patstāvīgu garu. Redzi, viņš saka, Dāvids prasa, radi manī ak Dievu šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no savu vaigu un neatņem no manis savu svēto garu. Viņš saka, atdod man atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Redzi? Viņš arī prasa, ka svētais gars ir tā kā paklausības gars. Mums svarīgi saprast, ka Jēzus mums deva svēto garu, viņš ne tikai ir gars, kas mums palīdz stāvēt pretī kādiem, bet svētais gars mums māca arī būt paklausīgiem. Paklausīgiem Dieva vārdam, nepārkāpt laulību. Tā kā es saprotu, ka jau vecā derībā svētais gars bija dots cilvēkiem, tikai īpašiem Dieva izraudzītiem cilvēkiem, noteiktiem dzīves mērķiem. Bet šodien, tāpat kā Jēzum pēc kristīšanas, ūdens kristībām, ka viņi nonāca un svētais gars viņam palika pastāvīgi, tas gars arī mums pēc vasaras svēka to brīnumu, pēc to vasaras svēka dienā, kad nonāca svētais gars, viņš tik dots Jēzus sekotājiem pastāvīgi. Jo Jēzus mums apsolīs savu svēto garu, Bībelē rakstīts. Viņš teica, un es lūkšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums, kā viņš mūžīgi. Redz, viņš saka, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasauli nevar dabūt, tāpēc, ka viņi to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Redziet, kāds mums ir privilēģi, ka Jēzus lūdz Tēvu un Tēvs tiem cilvēkiem, kas pieņem Jēzus, Dieva svēto garu, kas ir pastāvīgi mūsos un mājo mūsos pastāvīgi. Lai kur tu ietu, uz veikalu vai braukt tramvajā, kaut tu neesi draudzē, kaut tu neatrodies draudzē, svētais gars ir pastāvīgi tevī, pareizi. Es domāju, tiem, kas ir piedzimuši no augšienes, atzimuši no Dieva garu, tiek dots aizstāvs, padomdevējs, paklausības gars, šis svētais gars, kas mājo mūsos un palīdz mums visās dzīves situācijās uzvarēt ļaunumu. Pareizi uzvarēt ļaunumu. Un tāpēc es domāju, ja Dāvids dzīvot jaunās derības laikā, un ja viņš būtu noskaitījis šo grēku nožēlas lūgšanu un pieņēmis savā sirdī Jēzu, noticot Jēzu, ka viņš paņēmis visus viņa grēkus un slimības uz sevis un nomirdams, ka viņš nomir par visiem grēkiem, izliedams savas dārgās asins un augšām cēlies no mirušiem, tad viņš būtu iekšēji brīvs no grēkiem un tad viņš būtu atzīms no Dieva garu, piedzimis no augšienes. Un tad viņš būtu saņēmis pastāvīgu svēto garu, es domāju, šo pastāvīgu svaidījumu, un kas atjaunot viņu prātu, un viņš vairs nekrišķina grēkā un nenodotu Jēzu, nepārkāpt laulību, es domāju. Es domāju, ka, ja viņš būtu jaunā derībā, viņš nepārkāpt laulību.
Arī Jūda nebūtu nodevis Jēzu, ja viņam būtu svētais gars, es domāju. Ja viņam būtu saņēmis svēto garu, arī nebūtu nodevis. Ja cilvēks pēcījums no augšienes, viņš vienkārši to nespēja izdarīt. Es domāju, ka nespēja izdarīt. Svarīgi Bībelē šī rakstiet ir. Es domāju, laulība, lai visiem ir godā, un laulības gulta neatraipīta, jo netiklos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Saprotat? Man šitas, es ar Aipašu ar rieti daudz runājis, pārdomēs, man liekas, kā Dievs var sodīt, ne? Kā tev liekas, Roberti, Dievs sodīs, vai Sātans, vai kā? Bet tur rakstīts, vai tas tulkojums tāds vai tā, jo netikļos un laulības pārkāpējus Dievs sodīs. Tur tā rakstīts. Dievs vēl soda, Dievs jau arī, kā viņš jau ir bargs, un rakstīts, ka Dievs ir ūdens, kas aprēja. Nu, bet tur tā rakstīts. Man negribās grūti pieņemt to, zin, kā Dievs sodīs. Elementāra lieta. Dievs paņem nost svētības, Nu jā. apsardzību, Nu jā, tā ir tā. un atnāk otrs. Sātans, kas izdara savu darbu. Jā, jo Salamana pamācībās jau arī rakstīts, ka, lai mēs sargāmies no šāds sievietes vīra, kas var atnākt un tev nulinčot. Saprot? Tad, ja nav pa jokam, tev var atnākt, ka tu pārkāp laulību, gula cita vīra sievu, tev var atnākt un tev nulinčot. Tā ir Bībelē rakstīts. Kur te tā rakstīts, lai tavi ceļi būtu tālu projām no viņas svešas sievas un netuvojas viņas. Tas ir svešas sievas nama durvīm. Lai tu nepamestu savu godu svešinieka, tas, kas nav tavs priekšā un nezaudētu savu dzīvību no laulības pārkāpējas sievas saniknotā vīra rokas. Vīrs. Tas jau Bībelē ir brīdināts par to, un tā arī daudzreiz gadās. Var arī nolinčot tev. Tiešām, tas nav joki. Tukumā bija gadījums, kur vīrs savai sievai nocirta galva cirma. Tieši tādā brīdī, kad abi divi čiki briki. Jā. Viņu neiebās cito, bet viņu attaisno. Es domāju, ka vienmēr būs sekas. Tāpēc šodien par to gribu runāt, lai cilvēkiem, ka tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem saprast. Ka Dievs var piedot, un ir reizes, ka tomēr arī ir sekas. Bet pārsvarā arī daudz reizes sekas. Dievs nolīdzina visu pareizi. Biežāk ir tā, ka tā putra pašam ir jāizstrāp, ko tu esi sataisījis. Nu, es nezinu, ir, ka Dievs nolīdzina un nepievērt tam kaut kādu vērību īpašu gadījumu, bet pārsvarā paskatīs pie Dāvida. Dāvids, viņš arī bija Dievam ļoti tīkams. Arī bija sekas. Un kas tālāk rakstīts? Kas tālāk? Ja? Jo mēs zinām, ka šīs nepareizās attiecības ar pretējo dzimumu, tas salauž cilvēku dzīves pareizi. Salauž bērnu dzīves, bērni paliek bez abiem vecākiem. Viens tur, otrs tur. Bet galā pats ļaunākais, ka galā iznākums ir ēla. To lietu dara, tad cilvēki nenonāk debesīs, jo tā Bībele to saka. Mēs redzam Bībelē arī daudz vairākus nepareizi attiecību piemērus. Tas jau nav vienīgais par Dāvidu, tas tikai vairāk ir piemēri. Pareizi, zināt, vairākiem. Jo tur bija rakstīts arī, tad, kad tas bērns bija miris, Dāvida Betsebas bērns bija miris, tad Dāvids nomierināja savu sievu Betsebu, iegāja pie viņas un gulēja viņu atkal, un viņa dzemdēja dēlu, un to nosauc vārdā Salamans. Un tas kungs viņu ļoti mīlēja, un kā mēs zinām, Salamans bija ķēniņš tur, un pasaules visbagātākajā valstī. Un viņš bija apveltīts ar gudrību, mēs visi lasām Salamana pamācības, bet ko viņš atkal Salamans atkal ignorēja Dievu gribu. Viņš neņēma pie sievas vienas sievu tikai, bet daudzas sievas. Un no dažādām tautām un kalpoja citiem dieviem, kas kalpoja citiem dieviem. Tās sievas kalpoja citiem dieviem, un tas bija Izrēlā stingri aizliegts. Un rezultātā pats Salamans sāk kalpot elkiem. Un viņš pavedināja tautu, un Dievs novērsās no viņa, un no Izrēla tautas. Un ienāca lāsts, sērgas, slimības, kari un naids. Tas pats arī Salamanam bija. Un atkal viss ir tās grēka seks. Arī piedamais pat pie
it kā pie ļoti labā dēla Salamana, pareizāk. Vēl viens piemērs ar Simpsonu un Daliju. Simpsons bija Dieva vīrs, kā mēs zinām, un viņam arī bija svaidījums, svētais gars no Dieva kalpošanai. Un es domāju, ka tas arī nebija pastāvīgi uz viņu, jo, ja es domāju, ja tas būtu pastāvīgi uz viņu, tad viņš neizvēlētos to, ko viņš izvēlējās, bet paklausīt Dievam. Jo viņš pārkāpa Dieva noteikums, Simpsons. Ko viņš izdarīja? Jo tas kungs, Dievs bija aizliedzis, viņam ņemt sievas arī no svešzemju tautām. Bija aizliedzis, jo bija atļauts tikai precēties ar tām sievām, kas ir tavā tautā. Mums arī īstenībā labi precēties ar latvietiem vai latvieti. Nu, tā īstenībā Dievs tā grib īstenībā, nevajag tur no citu tautu sievietiem precēties, jo Dievs tā grib, viņš grib, lai katram tā ir, ka katram ir sieva no savas tautas. Nu jā, bet es domāju, ka arī tagad ir labāk. Tomēr tev ir savu pareizā cita mentalitāte, tev ir citas tradīcijas, bet vispār ir... Jā, visā, tomēr savu tādu... Tev savu daudz kas kopējāks nekā tas. Dažādas ticības, piemēram. Jā, mentalitāte galvenais ir ļoti... Brīvtautības sieviete, piemēram, viņai pareizi ticīgi, tu esi kristietis. Nu labi, tas vēl nav tas obligāti tā viss, bet ieteicamāk ir precēties no savas tautas. Bet toreiz tā bija, ka bija atļauts tikai precēties no savas tautas. Jo pagāni tās tautas pielūdz citus dievus. Tu vari, ja šodien aprecēties ar musulmaniet arī nebūs tik forši tev. Viņi var pielūdz citus dievus. Tas palielināja iespējas tev grēkot. Jo tad cilvēks pats sāk pielūgt uz šos dievus. Ja tu aprecējies ar tādu sievieti, kas tur Allaham tur pielūdz Allahu, tad jau tu pats arī beigās sāk. Viņa, ka pieņems Jēzu, nezinu, tā kā raķeta aiziet kā. Bet tu jau nezinu, vai viņa pieņems. Jo viņš pats personīgi ierodās pie viņa līdzmāja. Bet saprot, mēs redzam, ka Simpsons pārkāp šos noteikumus un iemīlēja to neīsto sievieti, netiklo sievieti Dalīlu, viņš iemīlēja. Un kas notika? Viņš pazaudēja visu savu Dieva svaidījumu, ko Dievs deva kalpošanai. Un ko viņš vēl pazaudēja? Gan savas acis viņš pazaudēja, visu acis pazaudēja. Un viņš nonāca filistiešu gulstā, un viņa dzīve beidzās pašnāvībā. Tā, kā mēs paskatāmies Bībelē, ir skaidrs, ka viņa vājība ir sievietes. Nepareizas attiecības ar pretējo dzimumu. Kā rezultātā tas kungs no viņa atstājās. Tas vienkārši tā kā, es domāju, ka tas tā kā paraugs, lai mēs tā nedaram. Pēc visiem šiem piemēriem, es domāju, mums esam, kas tad ir īsta laulība? Kas ir īsta laulība, kā es domāju? Īsta laulība? Kas ir īsta laulība? Vīrieši un sievietes attiecas. Savienība. Savienība, jā. Jā, tā ir vīrieši un sievietes ekonomiskais izlasījums, seksuāla savienība, kas apstiprināta ar līgumu Dieva un cilvēka priekšā. Tā ir vīrieši un sievietes ekonomiska un seksuāla savienība, kas apstiprināta ar līgumu Dieva un cilvēka priekšā. Es to izlasīju no Googlē, no internetā. Tā arī ir. Tas ir līgums, ko tu noslēdz Dieva un cilvēka priekšā. Ko Dievs ir savienojis, to cilvēkam nebūs šķirt. Es domāju, ka laulības pārkopšana ir ļoti smags noziegums īstenībā Dieva priekšā. Un cilvēkiem ir jāizņem secinājums, vai to darīt vai nedarīt. Es šodien par to gribēju parunāt, lai cilvēki saprast, ka tas ir nopietna lieta. Un ka nevajag tāpat dzīvot, bet ja atrad savu otru pusī, tā vajag aprecēties, vai iet uz zaksu, noslēgt laulību, lai tu nest atbildību par otru cilvēku, lai jūs būtu īsti tā, kā Dievs paredzējis būt kopā, un tad arī būs viss šīs attiecības normāls, un būs seks labs, un viss pārējais. Un viss būs tā kā vajag, un Dievs būs priecīgs. Jo Dievs viss ir iedibinājis, ir labi seksa, viss pārējie, un mīlestība, un viss. Tikai pareizi darīsim, kā Dievs ir paredzējis, un viss būs brīnišķīgi. Kāpēc mums jādara to, ko Dievs negrib darīt? Ja darīsim to, ko viss Dievs grib darīt, tad viss būs
labi. Bērni būs laimīgi, nešķirsies, bērniem būs abi vecāki, nebūs savalsts ģimenes, izpostīts ģimenes, un viss būs čikiniekā. Ko Dievs savienojas, to cilvēkam nebūs šķirt. Tur Dievs teica. Reiz. Tas bija arī viss, ko es gribēju šodien pateikt.